Kristaps Porziņģis, Dāvis Bertāns, Šmits un Lomašs. Vai vinētu 3-3 olimpiskos čempionus? Pirmajā spēlē es domāju, ka bez treniņa procesa, ka viņi nav trenējuši pirms tam 3x3, es domāju, pirmā spēlē viņiem ļoti grūti būtu. Vai tu zini to sajūtu? Tā ir uzvara, un uzvara sākas ar drosmi. Ienāc BetSafe un sajūti uzvaras garšu. Esiet sveicināti bufetē. Apaļi kā pulpola 4 mēneši palikuši līdz Parīzes Olimpisko spēļu atklāšanai, uz kuru mēs šeit Latvijā īsti pat nezinām, vai mēs tur dosimies, kur nu vēl to, kādā sastāvā mēs varētu doties. Līdz ar to lielais jautājums, vai savas Tokijā izcīnītās olimpiskā čempiona zelta medaļas aizstāvēs Latvijas 3x3 basketbola komandā, paliek atklāts. Šo tēmu mēs tad arī šodien bišķi padriblēsim bufetē kopā ar Jāni Jančevicu, kā vienmēr. Un vēl pie mums ir olimpiskais čempions, pieminētās 3x3 Latvijas basketbola izlases galvenais treneris, arī Prometēja kluba treneris un daudz kam vēl treneris Raimonds Felds. Mentālais treneris. Jā, mēs... Psihologs. Tad mums pusi raidījums aizies. Sveiks, Raimonds, prieks tev redzēt. Sveiki. Mums... Apusēji, patīk bufetē man. Jā, pirmais iespējas patīk. Klau, es tad bišķi pieminēju Prometēju, klubu pieminēja, izlases pieminēja 3x3, lielais basketbols. Kas tev pašam sirsniņā ir tādā priekšā, lielākā, augstākajā plauktā priekšplānā? 3x3? Basketbola treneris. Bet ir taču atšķirība, ne? No, es palikšu pie basketbola treneris, bet man 5-5 tā kā izaicinājums, ambīcija kaut kur arī stāv. Paralēli 3-3. Jā. Ir tā grūti. Tev ir vienā dienā tas treniņš, tas. Tad neprasa tā kā specifika pārslēgt smadzenes. Specifika prasās, bet tas būtībā, ka tu sagatavojies uz treniņu, tu zini, tā kā izēj cauri, kas tev būs, piemēram, basketbola treniņā 5-5 un kas būs 3-3 vai 3x3 treniņā. Tu sagatavojies treniņam, izēj cauri tajā brīdī, tad tu esi gatavs arī treniņiem. Salīdz kopā, jā, ka viens duras atvērt otrs. Nē, tu vienkārši tā kā treniņu plāns tev ir. Treniņu plāns ir, tad tev vieglāk improvizēt, protams, ir. Un tas tāds. Man ļoti patīk, īstenībā, tā kā man palīdz plānotais. Tas mans dzīves sauciens ir izmantot plānotāju. Man ir trīskāršais, man ir gan telefonā, notos, gan datorā, gan Remarkable. Tagad tāds man ļoti patīk, tur viss notiek. Man ir trīskāršais, un tad es salieku, tad nekas nepazūd arī papīri, jo kādreiz bija, kad papīri bija, tad kaut kur sieva saka, kas tev tas pa papīri? Nemet ārā, zini, mapītēt lietas iekšā. Tagad viņš tāds digldzēts, viss notiek. Tokijā iedotā medaļa liecina, ka trenē tu proti. Vai tu proti pūst? Svecītes, 42, kuras tev būs jāpūš, acīm redzot, lidmašīnā. Jo būs palicis pusotrs mēnesis līdz tam, kad noslēgsies olimpiskā kvalifikācija. Tu būsi gatavs lidmašīnā. Tur ir cits spiediens. Tur, saprot, tas nav vienkārši. Tu sēdi savā... Lidmašīna ir vakarā. Āreče. Sākumā bija paredzēts no rīta, un mēs tā kā komunicējām ar Olimpisko vienību Jāni Kaupi, Līgu Cīrulu, komandas fizioterapeitu Oskaru Urbinoviču, kas Slovā ir Dāva Feikneru. Mēs konsultējamies, kad labāk braukt, lai mēs labāk laicīgi aklimatizētos uz turnīru. Un tad sākumā, uzreiz, kad pateica 4. aprīlis, ja pat tu runā par pūšanu, jā, sveicīgi pūšanu, neko darīt. Teorētiski tā arī būs notiks. Un sākumā bija paredzēta lidmašīna no rīta, bet kaut kas, nezinu, kas. Bet tad Kristaps Kotfrīds, koordinators Latvijas basketbola savienības, teica, ka pārcēla lidojumu kaut ko uz vakaru, tā kā paspējuši Rīgā nopūst svecītes un ar smaidu kvalificēties. Braukšu uz Hongkongu. Jā. Tā tad 12. 14. aprīlis Hongkonga. Pirmais kvalifikācijas turnīrs, 8 komandas, 1 ceļazīme. Saprotu, ka mums apakšgrupā Mongolija laikam ir tas Mongolija, Jaunzelanda un Eģipte. Jā, bet Mongolija laikam tas visaugstākais. Mums te pirms novembrī sēdēja Kārlis Lasmanis un teica par Mongoliju citāts drausmīgi pretīga komanda. Ieskicē bišķi, es saprotu, ka netīri spēlē, viņi, basītī visi zina, ka veicās visu laiku, krīt bumbas rokās un viss notiek. Pastāst, kas tā ir komanda, jo Mongolija un ranga top 10 izklausās joprojām dīvaini.
Nē, Mongoļiem ir pirmkārt kanādiešu treneris, kas bija pirms tam 3x3 spēlēja, kad viņi arī to visu savu savienības vai federācijas basketbolu strukturizē uz 3x3. Viņi zina, ka tur var viņi kaut ko vairāk izcīnīt. Un pati komanda, jā, viņi spēlē visās, cenšas spēlēt pasaules tūrēs, diezgan aktīvi visur sacensībās piedalās challengeros. Un, jā, viņi ir tāda netīra ar savu tādu stilu, kā viņi sauca komanda, kam ir savas vājās vietas, bet ko mēs nedrīkstam iedot viņu stiprās lietas, ka mēs pirmkārt atbildēt pretī vajag, un arī viņam tas metiens, viņam tās situācijas, tās kombinācijas, tādas uz tādu nogrumu fonu, tāds apčakarēt kādu tādu. Otrajā grupā stiprākie nīderlandieši. Tur ranga 3. numurs Vortīs de Jongs joprojām medbumbu grozā. Kas 2 gadu atpakaļ vai 3 gadu atpakaļ bija Nīderlandes čempionātā MVP. Bet mēs esam visas līgas MVP. Basketbolu 5-5. Jā, lielā basketbola, kā saka. Bet idejiski, jā, būtībā mēs soli pa solim gatavojamies. Tagad arī Āzijas čempions būs, kurus spēlēs Mongoļi, kas mums, tā kā mēs skatīsimies, ko viņi ir iemācījušies. Ko jauni iemācījušies tāds. Pagaidām tas, ko... Vai nav nomazgājušies jau? Jā, noskaidrosim, kas ar viņiem notiek. Bet idejas, ka šajā brīdī mēs bišķiņu vairāk fokusējamies uz sevīm, to spēles stilu salikt kopā. Jo, piemēram, tas tāds tagad arī no Francijas puiši atbrauc vienā sastāvā, tagad nospēlē paralēli. Mums Spānijā notiek 3 tūrs, kur gan visi spēlētāji, kas mums ir tā kā uz olimpisko kvalifikāciju, kas tagad var pretendēt uz sastāvu, ir, lai būtu spēles pieredze, kas ļoti svarīgi. 3x3, ka neizkrist ārā no tās spēļu ritmu, kā saka. 3 lietas, labas lietas. Otrā no tām lietām ir Japāna. Stāsts, ka arī 8 komandas, arī viens sēzīme. Jā, bet cits sastāvs. Kurš cits sastāvs nebūs? Nav zināms sastāvs, joprojām arī uz Hongkongu. Mūsu komandas, es domāju, par dalībnieku sastāvu. Pretinieki. Jā. Nē, būtībā tagad mēs soli pa solim gatavojamies Hongkongai. Jā, mēs zinām, ka mums ir kalendārā arī gan Japāna, gan arī Ungārija, kā viņi sauc, mēs zinām. Bet mēs nesteidzamies. Mēs pirmkārt, tā kā var teikt, angliski evolutionam mūsu spēli, pilnveidot mūsu spēli. Un tagad mēs fokusējamies Hongkongu. Bet nevar būt, ka tu zini, ka tev ir 3 iespējas, un tu neesi galvā salicis, kur no tām 3 ir reālākā. Reāli es arī uzskatu, ir pirmā. Visreālākā teorētiski tā skatās no Ungārija, tad kvalificējās, jā, palielam. Bet, tur ir no 12 komandām 3, un pirmajos 2 no 8 1. Jā. Tas tā kā šķēpmešanā. Ja jūs tajā pirmajā mēģinājumā tos 80 cik, jā? Kvalifikācijas normu nevar izpildīt, tad ir vēl. Spiediens ir privilēģija. Jā. Tā kā Doks Rivers teica, jā. Bet mēs fokusējamies, ejam savu ceļu uz Hongkongu. Kā vispār tiek dalībnieku sastāvs ne komandā, bet pretiniekiem? Par pretiniekiem domājot, kā vispār šajos turnīros, jo tur ir parādās kaut kāda ranga, tur 60, 50 numuri, tā pašā laikā Beļģi, kas ir viena no top 5 izlasēm, vispār tikai vienā no tiem piedalās. Par kvalifikācijām. Jā. Par kvalifikācijām tu vari izcīnīt. Tev ir pienākās pirmā kvalifikācija, mums pienākās viena pozīcija par to, kad lielā komanda 5-5 basketbolā nav spēlējis olimpiskās spēlēs, un tad pēc reitinga. Tad vienu mēs, tās pārējās 2 mēs esam pēc reitinga un izcīnījuši. Tā kā, ja Latvijas basketbola izlase tiks uz olimpiskajām spēlēm, tad būtībā mums vienmēr viena kvalifikācija būs mazāka. Bet es ceru, ka satikties. Nē, es ceru, ka tagad uz Parīzi, ka mēs būsim 2 Latvijas basketbola komandas, var teikt. Tas būtu, bet tas ir daudz liels darbs darāms gan mums, gan puišiem. Bet ir jāuzliek nauda, rekrutē būs vai nebūs, tad uz Parīzi mums tā kā būtu jātiek. Mums ir 3 iespējas, tur kura lielāka vai mazāka, bet visi grib. Mēs ejam uz to, lai tiktu. Klausies. To sastāvu tu jau izvairies nosaukt jau 1,5 gadu jau. Kurš vēl spēlē, kurš vairs nespēlē, kurš gandrīz spēlē, vai nezinu, kas ar krūmiem, kas ar lāčiem, kur nāk ārā no meža, kur nenāk.
Tu taču tagad nepateiksi, kāds mums ir optimālais četrnieks. Šodien optimālais četrnieks nepateikšu. Pirmkārt, uz Franciju tagad, piemēram, aizbrauca Lācis, Raimo, Lasmans un Miezis, tāpēc, ka pat varu argumentēt... Šo to ir uzspēlējuši un izcīnījuši kopā. Jā, bet pirmkārt, tāpēc, ka viņi kopā nekad nav spēlējuši īstenībā. Tas pirmais turnīrs, un es arī gribēju redzēt, kā viņi spēlē kopā. Vai tu zini to sajūtu? Tā ir uzvara, un uzvara sākas ar drosmi. Ienāc Betsafe un sajūti uzvaras garšu. Un tiek rūpes arī par Agriņu Čavaru, Artūru Strelnieku, Edgaru Krūmiņu, Mārcis Os, kas trenējas mums tā kā treņu procesā iesaistās aktīvi. Ka viņi, tā kā es teicu, mums nav varbūt kāds palaids garām, ka ir Spānijā turnīrs 3 posmiem. Un es arī puišiem, gan Agrim, gan Edgaram, Artūram es teicu, ka vienkārši es gribu redzēt, kā viņi izskatās kopā. Jo treņos mēs esam miksējuši un tas ir pirmais turnīrs bija, ka viņi bija 4 kopā. Un redzēju, kā patika? Patika, un man patīk, ka komanda uzvar. Bet tas, ko tu redzēji laukumā, tur sajūtu to jauno stīgus, kurus spēlēt. Es redzēju to, ko varbūt tās es sagaidīju, varbūt neredzēju, ko es gribētu sagaidīt, bet tas tā kā treņu procesa laikā var pilnveidot. Bet es varu pateikt, tā kā no malas tā ļoti svarīga ķīmija savā starpā. Un, piemēram, ja Nauris tagad ar Kārli nebija pusgadu spēlējuši kopā pēc Ķīnas sezonas, ja, ka viņi nedaudz man tā kā minstinājās vai nesapratās līdz galam, tad ko es varu prasīt pa pārējiem? Tas ir jautājums par laiku. Tas laiks. Klausies, man ir džokers rokā. Uz šo jautājumu nedrīkst atbildēt nākamais jautājums. Tev ir prasījuši, kuri no lielās, no pasaules kausa 5. komandas, ieskaitot tos, kur bija savienot, varētu uzspēlēt 3-3 basketbolu. Un tu to neesi atbildējis, un es tev to arī nejautāju. Bet es tev jautāju kaut ko citu, kas ir salasīts no tavu atbilžu drumslām. Kristaps Porziņģis, Dāvis Bertāns, Šmits un Lomašs. Vai vinētu 3-3 olimpiskos čempionus? Pirmajā spēlē, es domāju, ka bez treniņu procesa, ka viņi nav trenējuši pirms tam 3x3, es domāju, pirmā spēlē viņiem ļoti grūti būtu. Jo viņi katrs pieļautu 2-3 pozicionālas kļūdas, kas beigās dotu to rezultātu, kas ļautu uzvarēt. Tā ir Raimonda Feldmaņa formula. Es izstāstu, ka tā nav mana. Tā ir Raimonda Feldmaņa formula. Jā, kad vidēji apmēram, kad pāriet no 5-5 basketbolu, es nezinu, tā kā vieglākais, ko tā kā pieminēt, lai tas ir tā kā zināmais jumps ball vai palīdzēt no stiprās puses, 3x3 to mazāk neatļaujās vai no vājās malas, kas vairāk palīdz basketbolā, tad 3x3 bišķi savādāk ir. Un tad mana tā pašanalīze ir, bet tas tāda nav tā kā es caur Excel gājis, bet es caur spēlēm pierakstījis vai skaties, kad spēles esmu, tad tas 2-3 kļūdas vidēji spēlē pieļauj 5-5 spēlētājs, kur var 2 punktu. Tas ir 4 spēlētāji, reiķināsim, ka tās būs 8 kļūdas, kur es domāju, ka pārvērtīsies 6 grozos, tas varētu būt no 6 līdz 12 punktu. Un tas ir līdz 21 spēli. Pirmo spēli vinnēja mūsu olimpiskie čempioni. 3. spēli, kas vinnēja? Treņu process 3 pēc kārtas spēlē vai bijis nedēļa pauzīt? Vai pašanalīzes? 3 pēc kārtas. Es domāju, ka varbūt 3. var vinnēt. Ja pašpārliecinātība arī var iesēdīsies 3x3 spēlētājs, es nezinu. Visus var uztrenēt, visus var pilnveidot. Tas ir labākā, tas tā kā, man liekas, atbildi, ka var pilnveidot, pielāgoties, un tas, man liekas, tas ir lielākais izaicinājums, kas mums patīk sportā. Jo Kristapam Porziņģim 3-3 basketbolā būtu zināmi mīnusi, bet slikts viņš nebūtu, saka Raimonds Feldmans. Jā, es domāju, ka noteikti viņam, kad būtībā augums, metiens, Atletisks, saka Raimonds Feldmans. Jā. Okay, individuālais ranks, mēs bijām pieraduši pirms dažiem gadiem, ka mums tur ir 1., 2. un 4. vai 1., 3. un 5. vieta. Tagad mēs pastamies, Kārlis ir 18. Nauris ir 20. Cik tas sarakstiņš ir objektīvs, cik nav tāda realitātei atbilstoši? Es domāju, tas tāds vairāk ir, es domāju, tas tad kā sabiedriskām attiecībām, mārketings, žurnālistiem ir pa ko runāt, man liekas, tas tāds tā kā tur reitings un tā tālāk, tas tā kā tāds instruments ir. Bet objektīvi, tas ir, man liekas, ka nav objektīvs viņš.
tā nevar spriest, cik labs spēlētājs ir. Drīzāk ir, cik labā komandā tu spēlē, cik tu bieži spēlē pasaules tūrēs un cik tu bieži uzvar. Labi. Strahiņa Stojačičs. Vai tur arī ir mārketings, vai viņam ir kaut kāds mārketings? Nē, viņš reitingā, es nešaubos, pirmais. Ja? Protams. Jā, viņš spēlē ļoti labā komandā, viņš ir labs spēlētājs, kas labi spēlē, kas arī komandas līderis ir. Un, ja tu vairāk spēlē pasaules tūrēs, tev vairāk ir iespēja nopelnīt punktus. Ja tu, piemēram, Latvijas izlases, piemēram, Eiropas kausa un pasaules kausa, nedod tik daudz punktu salīdzinoši FIBA 3x3 reitingā kā pasaules tūra. Būtībā tas, viņi pat vairāk ir uz to mārketingu, ka tā FIBA 3x3 tās pasaules tūras vai tas profesionālais sports ir vairāk punktus ar nopelnīt. Noliekam mārketingu un to rangu. Stojačičs ir labākais, ja? Stojačičs vai ir labākais? Jā. Nē, es ticu saviem spēlētājiem. Bet tavs spēlētājs, tas pats Kārlis teica, ka tur vispār bez variantiem. Viņam neiedos balvu, tas vēl bija rudenī. Tad es nesaprotu, kas tas vispār ir par sporta veidu. Viņš teica, tur gan asistos, gan tur metienos, gan respektīvi visos. Bet man kā treneris, citreiz man lielākā problēmas arī jauniešu treneris. Esmu bijis sporta skolā strādājis, un man citreiz es dusmojos uz spēlētājiem, kad es viņiem saku, kāpēc nemet pa grozu? Es tur, zinu to sajūtu, kad šaubās. Saku, tev jāmet, tu esi brīvs. Kāpēc? Tad lielākā problēma citreiz man sanāk tā, ka ne problēma tas nav. Tas vārdu problēma nevar lietot, tas tāds cits risinājums, vai kā var teikt. Bet tas sāpes sajūta, ka es viņam ticu vairāk nekā viņš pats sev. Un es, piemēram, Lasim arī ticu vairāk, laikam sanāk, ka es ticu, ka viņš ir varbūt labāks spēlētājs nekā Stojačičs. Es būtu tik priecīgs, ka tu man būtu jaunībā treneris. Es vairāk dzirdēju, kāpēc tu met pa grozu. Es būtu priecīgs, ka to prasītu, kāpēc tu nemet. Man filozofija, kad jauniešiem nevajag kaut ko noliegt, viņiem jāmet, ja tas tāds ilgāks process, tas, kad treniņu process vai komanda trenē, kad esi brīvs, tad jāmet, bet ir kaut kāds apstākļus, kad tu izveidoji uzbrukumu, stretch the defense, un tad arī iespējami lielāk dabūt, varbūt, atlikušo bumbu uzbrukumā. Protams, ja tu nometīs 3 reizes garām un vienveidīga spēle būs, tad es tev aizrādīšu. Varbūt Jāni kaut ko padara citu, sāc ar aizsardzību, ātrais uzbrukums un tā tālāk. Bet ir citreiz, ka var teikt, kā sabiedrībā saka, ka tur nemet, es pat arī tad dusmojos. Līdz noteiktam brīdim. Mēs noskaidrojām, ka tu tici saviem spēlētājiem. Un līdz ar to nākamais jautājums ir tāds, kurš nosauc 3 komandas, kas var izjaukt olimpisko 3-3 finālu starp ASV un Serbiju. Tev jānosauc 3 komandas, no kurām vienu mēs zinām, jo tu tici saviem spēlētājiem, tā ir Latvija. Kas ir vēl 2 komandas, kas var izjaukt olimpisko finālu Serbija, ASV. Būtībā man liekas, ka Beļģija un Nīderlanda uz sitienu tā, ka man nepatīk pret viņiem spēlēt, ka mēs esam spēlējuši, mēs esam tā kā vinējuši, bet viņa tas stils tāds, jā, uz šo brīdi tā es tā kā. Un Lietuva? Mums kaimiņi noteikti klausās. Lietuva arī noteikti varētu pieminēt, bet Lietuva mums ir neērti arī pretinieki, tad jā, Lietuva kaut kā. Tad mums sanāk 4. Es laikam, zinu, kā tāds baigais patriots un kaimiņus apvainosies Leiši, bet Leišiem mēs arī vienmēr mocamies, bet tās 4 komandas, kas tādas katrai sava specifika, Leišiem sava. Bet, jā, Leišiem nedrīkst iestrēgt tādā viņu basketbolā. Kaut 3x3 neliekās pozicionāls basketbols vai lēns basketbols, bet mums vajag savu spēles stilu piekopt. Klaus, nevar nepajautāt. Par sastāvu mēs jau runājām, bet ir izskanējis daudz, kas par mūsu spēlētājiem. Nauris ir vienā brīdī pateicis par to, ka viņš un Parīze varētu būt nesavietojami jēdzieni. Kārlis, ja tur piedalās agresoru valstu spēlētāji, pēc tam sekoja vēl arī Kārlis Agnis. Neprasīšu, lai tu tagad sāc tulkot visus šos teikumus, bet jautājums, vai tev ir, ja tu ņem šo vērā, un vai tev ir plāns A, B un C, ko darīt, ja pēkšņi, neliekļosim, ja tie ir 2 komandos potenciāli līderi, ja tur kaut kas izslīd un nav. Pirmā lieta, tagad mums notiek kvalifikācija, kur rīko FIBA 3x3. Mēs zinām, ka FIBA ir tā kā tīra basketbolā, vai ja tā pareizi nosaukt. Mēs fokusējamies pirmā lietai kvalifikācijai. Tad, kad būtībā mēs esam tikuši uz olimpiādu, tad ir mums kaut kāds politisks vārds arī Naurim būs. Ja pagaidām, kamēr Nauris nav kvalificējies, piemēram,
tam tad es nezinu, pieminēt kādu no Nīderlandes, bet no Grenlandes vai, nezinu, no Farēru salām kāds pateiks, ka viņš nebraukšu uz Olimpiādu. Jānis tagad pasaka, es nebraukšu. Un sportiski ir emocionāli cilvēki. Jā, ļoti patīkami. Un es domāju, ka tas ir politiķiem liels darbs darāms līdz tam laikam. Es domāju, ka tas līdz tam laikam atrisināsies. Protams, ir kaut kāds plāns A, plāns B un plāns C. Bet pirmā lieta, man liekas, mēs kā sportisti esam šajā brīdī uz kvalifikāciju braucam, kur mēs nesaskaramies ar to un mēs fokusējamies kvalifikācijā. Vai tu zini to sajūtu? Tā ir uzvara. Un uzvara sākas ar drosmi. Ienāc BetSafe un sajūti uzvaras garšu. Kāda ir tava paša nostāja? Es pieņemu, ka tā atbilde ir tajā faktā, ka tu trenē promotēju komandu. Jā, atbilde ir, jo tu atbildēji manā vietā, bet es ļoti ceru, ka politiķi atrisinās to jautājumu. Es arī ceru. Jā. Ok, labi. Ejam tālāk. Tā mentālā puse tavs jājam zirdziņš. Tu zini, vairāk jājam zirdziņš. Viens no spēcīgajiem psiholoģiskā pusē, tu zini, kā viņus tulkot un kā viņus diriģēt un tā tālāk. Atcerēsimies, pirms Tokijas tur bija vesela ziepju opera. Tur notika no Basketbola savienības puses visādi gājiena no atsevišķiem cilvēkiem. Tur bija ar olimpisko vienību neskaidrības. Tad bija, tad nebija tā naudas. Tad kurš varēs, kurš nevarēs spēlēt, kuriem ir jāspēlē un tā tālāk. Un tie džeki izjāja tur baltā zirgā cauri visiem tiem brikšņiem un dzelkšņiem un aizgāja līdz zeltam. Tagad pirms Parīzes tā gaisnotne ir tāda relaksētāk, salīdzinoši mierīgāka. Jūs visi atzīst, ka jūsu pašas leģitīmas tiesības nosakiet, kas spēlēs, nauda teoretiski ir, olimpiskā vienība droša, viss un komforta apstākļi. Kāda ir tā sajūta salīdzinot divas šīs pirms Tokijas un pirms Parīzes, kur ir labākā, lai tā kā ja es zinātu, kur labāk, tad es zinātu atbildi, bet es nezinu pareizo, bet īstenībā mēs ejam, dzīve iet uz priekšu, puiši arī pilnveidojas kā personības, kā arī profesionāli, viņi pagājušajā gadā spēlēja kā profesionāli Ķīnā, mēs zinām, un mēs ejam tā kā ar tīru sirdsapziņu, ejam pēc tā plāna, ko mēs gribam sasniegt, pēc mērķa, un es pat negribu salīdzināt, un arī, kas ir, piemēram, kam atcerēties pagātni. Mēs fokusējamies no pagātnes, tu mācies. Pieredzi tu nevari nopirkt, jā, tu pieredzi var iegūt. Un tāpēc mēs tagad fokusējamies šam brīdim. Raimond, es tikai par to, jo man jau visu laiku to savu mēli valdīju. Tā kā mēs esam uzzinājuši, ka pirms Tokijas bija vajadzīgs, tam četrniekam bija vajadzīgs tā kā tāds satricinājums, kaut kāds kašķītis, tad viņi apvienojās, tad bija kārtībā viss, un tagad mēs runājam tikai par nākotni. Mēs jau noskaidrojam, ka drīz mums sāksies olimpiskā kvalifikācija. Kādas tev ir sajūtas par nākotni? Vai arī kašķus, tas ļoti satricinājums, teica Raimonds Feldmanis, ka vajag šai komandai? Ne šai komandai, ka tas ir, ka lieka enerģijas patēriņš bija, liekas kaut kāds spiediens, lieka, sirmi mati, noteikti, kurš no spēlētājiem var apgalvot, kad skatījās viņu uz manīm vai viņi paši, cik izjuta. Man liekas, es nesaku, ka tas mums palīdzēja. Mēs gājām savu mērķi, tas varbūt tieši otrādi, varbūt tās mēs vēl labāk varētu nospēlēt. Tā kā grūtības jau nav, kam vajag mākslīgi veidot grūtības. Tagad Hongkongā visi tā kā rociņi ar cimdiņu, visi. Lūdzu, tu pa priekšu. Nē, tu pa priekšu. Vai es varu uzsēt omleti? Nē, varbūt, ka tu vari uzsēt to. Kam vajag atrast pienu no veikala? Stāstīja par to, ka atsevišķos turnīros, ja kaut kas gadās pa vidu, un tad tā kā pārstartējās, un tad reizēm ir arvien labāks rezultāts. Īsavienojums. Tas bija tam četrniekam. Tagad, mainoties sastāvam, ir tā pati formula strādā, vai te vajag viņiem to, ko Jānis tikko tagad nav jau četrnieks, tagad mēs esam 8, bet būtībā savādāks. Man liekas, ka ļoti svarīgi, kas ir tas astotnieks, kas tagad trenējās, viņam ir veidojas ļoti laba ķīmija ārpus laukuma, kas man ļoti patīk. Un tas ir svarīgi, kas arī bija tam slaveniem četrniekam plus Arturs Strelnieks. Tas ir komunikācija, kad savā starpā, kad, tā kā normāla komanda, kas ir komandas īpašības, neiedziļinoties dziļākās detaļās. Jānis jau noteikti viņas zina visas, ko es tā.
Mēs esam olimpiskie čempioni. Jā. Mums ir te sēdējuši cilvēki, kas ir bijuši ļoti tuvu hokeja bronzai. Mums ir sēdējuši cilvēki, kas ir bijuši pasaules kausa 5. vietai. Ko Latvijas basketbolam, varbūt arī tikai 3-3 basketbolam, ir devis 2021. gada Tokijas zelts? Es domāju, ka tas vairāk nevis tieši basketbolam. Man tāda sajūta, ka es arī komunicēju pēc olimpiskajām spēlēm, pēc medaļas, kad tajā brīdī, man liekas, ka tas pēc Covid vai Covid laikā sanāk, kad tas bija tāds patīkams dzinuls ne tikai sportam, bet man liekas, ka tas sabiedrībai kaut kāds pozitīvs, kaut kas pozitīvs foršs bija, un man liekas, ka man liekas, ka ir iespēja kaut kur, nezinu, sasniegt kaut ko un tā tālāk. Tā ir kaut ko citu. Tā ir tava štēle 3x3 basketbols. Jā. Bija mums 2004. gads, Latvijas futbols tika pie savas lielās iespējas, pie savas slavas un pie visa, un nevēl neizmantoja. Hokejs ar savu bronzu šobrīd īstenībā arī diezgan cīnās, un paigi nesnāk viņam konvertēt. Ko šajos 2,5 gados ir izdevies konvertēt 3x3 basketbolam, vai iecementētu nākotnē, nezinu, kaut ko sistēmiski, kaut ko sakārtot, to, ko neizdotos bez tā zelta, kaut kā nostiprināt savas pozīcijas? Es domāju, ka man ir vieglāk uzrunāt, piemēram, spēlētājs izlasē. Okay. Teorētiski vai praktiski, piemēram, kad Ķīnā, piemēram, spēlē Nauris un Kārlis spēlē Ķīnā, vai Agnim ar Edgaru bija kaut kāds līgums, kā viņš sauca, tad kur viņi kaut kādu naudu noteikti labi, kā profesionāli pelnīja, man ir vieglāk uzrunāt, kur veči nākat, parādat sev, varbūt pēc 2 gadiem, ko jūs parādīsiet sev, jums diezgan varat labi nopelnīt. Man liekas, kā trenerim šajā brīdī tas daudzreiz vieglāk. Mums ir U23 komanda, kas nācija kausā izcīnīja 2. vietu pagājušajā gadā, un būtībā tas ir pirmkārt tāda interese par 3x3 ir noteikti daudzreiz lielāka. Un arī, man liekas, tas pluss ir lēnā garā. Sistēma, kurā to visu ielikt, tos džeks var pierunāt, un ko viņiem ir absolūti, viņi redz to paraugu piemēru Ķīnā, viņi redz tur to medaļu. Ir Olimpiskā vienībā parādīt, nostartēt, tagad ir jauna noteikuma, ka Olimpiskā vienībā tu var tikt nostartējot labi. Tas ir viens, man tā liekas, mums ir vispār tāda puišiem ir pēdējos gados ļoti labi rezultāti būtībā, man liekas, sākot ar aizpagājušu gadu U17 sudraba medaļu. Un man liekas, tas, no treneri, man kā trenerim skatoties, piemēram, man ir vieglāk uzrunāt, vieglāk izveidot sastāvu un vieglāk tad ir arī labāk rezultāti dabūt. Raimond, es sapratu, bet šogad notiek diskusijas, ka vajadzētu kādu sistēmu, līgu, turnīru. Vispirms tātad caur to es saprotu, ka Latvijas kauss, Getiņš jau visu laiku ar Getiņu nepietiek? Tagad nākamgad būs, bet es saku vairāk, es tagad treneris esmu, bet... jūs tur visi kopā. Jā, bet nākamgad Getiņš rīkos Latvijas čempionātu vai... Bet tas ir 25. gadā? Tas sākās, 3x3 sezona sākās parasti tā kā ar pavasari, un viņš iet 20 līdz... Bet tad nākamgad ir 25. gadā? Šogad. Šogad saka, jā. Jā, šogad. Jā. Mēs esam 24. gadā pagaidām. Tas ir 24. gadu, jā. Kāpēc nesākās agrāk? Teorētiski 3x3 tā kā ārā vairāk spēlē, un tad tā sezona bišķiņ savādāk. Nē. Mums tad 21. ir zelts. Tad tas ir pacēlums un tā tālāk un tā projām. Un lēnām, jo 22. 23. Kovids tur mazinās un tā tālāk varētu iet jau 23. gadā ārā spēlēt. Būtībā ar 22. Bet visu laiku notiek Latvijas jauniešu čempionāts nosacīt. Drīz arī sāks, grib organizēt, lai notiek vēl regulārāk. Ir visu pēdējos divus gadus, kur Kristaps Gotfrīds, koordinators, viņš ir rīkojis Latvijas kausu. 3x3 Getiņa, sadarbība ar Getiņu LBS visu laiku ir bijusi, un man liekas, visu laiku notiek. Es pat turklāt atklājos varu palabot, ja godīgi to ar Raimondu Elbakjānu jūs runājāt, ka kāda tā sistēma būtu vislabāk, tātad nākotnē par līgām, turnīriem, kur kā spēlēt, ka šobrīd vēl nav tā ideālā formula Latvijā atrast. Pirmkārt, viss balstās uz finansēm. Tas ir diezgan tāpatās, piemēram,
var spēlēt tā kā bruģu bumbā. Mēs savulaik spēlējām diezgan aktīvi bija uz bruģa un spēlēt, bet tomēr 3x3 ir kaut kāda savu prasības, nosacījumi un tā kā infrastruktūra vajadzīga. Un tas, Bet, labi, rezumējam. 3x3 basketbols Latvijā ir labākā vietā nekā bija 2020. un 2021. gada sākumā. Ja? Noteikti. Kas par to liecina? Par to liecina arī rezultāti. Jauniešu basketbolā, tā kā pirms tam teicu, U17, U18 izcīnīja, U23 izcīnīja 2. vietu, nācija kausa U17 izcīnīja. Man liekas, tas tā kā ir kaut kāds aizmugure jaunieši, kam ir āķis lūpā, kas tik grib spēlēt U23. Pie Mārcis Osas, piemēram. Vai tu zini to sajūtu? Tā ir uzvara, un uzvara sākas ar drosmi. Ienāc BetSafe un sajūti uzvaras garšu. Ir citi, kuri saka, kā pēc Kristapa Porziņa, pēc Dāvija Bertāna, varbūt Rolanda Šmita, dod dabalais superīgu karjeru Artūram Žagaram, ka mums var būt tāda bedre. Bet tu esi teicis, ka mums 13, 17 grupā ir ne tikai Mārcis Osas talantīgs. 17? Jā. Mārcis Osas 2002. gads. Nē. Mārcis Osas 2002. Bet tu esi teicis, ka mums arī starp 13 un 17 gadīgiem tajā posmā. Ir interesanti spēlētāji, bet tas ir 5-5 basketbolā. Ja. Nu, labi, bet mēs zinām, viņi nāk 5-5, mēs vairāk neatkārtosimies 3 gadus pēc zelta, viņi kopumā mūsu lieliskais zelta četrinieks, vai otrā līga, vai kāda līga, bet tad nāca no 5-5 basketbola. Jā. Tur mums ir tad nākamie Kristapiņi, Porziņģīši, Dāvji, Bertāni. Es domāju, ka ir, bet es pat uzvārdus negribētu saukt, bet tie ir jaunieši. Nosauc vārdu. Vārdu arī. Es domāju, ka ir pārliecinoši, man liekas, tas ir no psiholoģiskās puses, lai iet savu visu ceļu, bet ir, man liekas, ka diezgan daudz talantīgi, bērni. Vai es varu uzdot tīri jautājumu spēcīgam cilvēkam psiholoģijā, mentāliem trenerim? Kas ir to noteicis? Jo manī tādu vārdu daudz teikts. Tad ar spiedienu nācam virsū. Vai nav tā labi? Es vienkārši bezspienu. Vienkārši tad kā trenerim. Jāņa skatījumā. Nē, Raimonda skatījumā, basketbola trenerim, ieskaitot tevi, mums ļoti daudzi uzmanās nosaukt tos jaunos talantus. Bet kopumā, vai tas ir Porziņš 17, 18 gados, vai tas ir bijis Dāvis Bertāns, viņi zina, ko viņi var izdarīt. Viņi jau apzinās, ka viņi jau ir nākamās zvaigznes. Plus, man pietiekami tūs sporta veids ir motorsports. Motorsports. Un tur 17, 18 gados, tev ir jāzina, uz ko tu pretendē. Tu brauc vai no F3 vai F4, tev jābrauc pa priekšu, tev jau intervē. Tur visa Itālija zina, visa Spānija zina, un pat mums Latvijā zina, ka Tomas Štolcermenis cer pretendēt uz pirmo formulu. Viņam ir spiediens, bet basketbolists mēs mēģinām pasargāt no spiediena, ka viņi ir labi 16, 17, 18 Vai tu gados. zini, ka tas ir labi, ka ir spiediens? Vai tev ir gatava recepte? Es zinu, ka Vai tu garantē, ka būs visa recepte? Es zinu, ka Verstapeni, Hamiltoni, Raikoneni, Feteli bez spiediena nav nonākuši un izdarījuši to, ko viņi ir izdarījuši. Vai viņš 17 gados bija augošs ķermenis, vai jau ar savu augumu noteikti nosubuzējies? Es zinu, ka Lebrons Džeims 16 gados bija augošs ķermenis. Jā. Es zinu, ka laika posmā starp 16 un 18 gadiem Lebrona Džeimsa spēlēm vidusskolu čempionātā sekoja visa Amerika un bija uz Sports Illustrated vāka un tā tālāk un tā projām. Bet Mūsie ir jāpasargā. Nē, Raimond, tas nebija čakarīt. Man tiešām ir tā, ka, man liekas, ka viņiem jābūt. Es arī mācos šajā brīdī, es mācos no tevis, tavu viedokli uzklausu un es pilnveidojos. Ir arī šajā sarunā. Jā. Nē, es nevis pasargāt, bet vienkārši tajā brīdī tāds mans viedoklis ir. Jā, bet mēs kā novelkam tiešām. Katrs gadījums ir individuāls, bet tad mēs sagaidām, ka viņi sasniedz 18. Nē, tas vienkārši, ir jau gan jau tiem spēlētājiem arī, es jau zinu, ka ir aģenti un tā, pa lielam tā kā tur tas. Tur jau tā lieta. Bet
šī tēma ir šodien pat 3x3 par jauniem talantiem. Jā, un basketboliem. Tā kā tie nav pilnīgi atšķirīgi sporta veidi, tad gan 3-3, gan tik cik pienāk 5-5. No 3x3, jā, Marto no 5-5 basketbola. Tāpēc tiešām tas nebija arī man saprast, jo man liekas, ka mēs viņu sargājam. Es piekrītu. Vienlaicīgi tie, kas tātad Girgensons Amerikā 15 gados. Kristaps Poziņš. Es tev pieminēju par LeBron James. Cik parasti amerikāņi saka, cik LeBron James ir bijuši, kas nesasniedz savu... Kobe? Nesasniedz. Tā kā runā amerikāņi, parasti saka, viņiem bija nākamā zaņa, kad 5-6 LeBron James, viņa tajā vecumā ir bijuši, un blakus apstākļu dēļ nesasniedz, ir tikai viens sasniedz. Cik daudz mēs pazaudējām tos... Tad mēs ejām draftiem, tā dēvētiem... Kas nav tikuši līdz draftam. Kādam tur ārpus basketbola nepareiz dzīvesveids un tā tālāk. Bet viņu jau cilāja laicīgi augšā. Tā kā, tas tāds specifisks jautājums. Nestrīdēsimies. Nē, mēs nestrīdamies. Mēs nesaprotamies. Savulaik, tu būtu gribējis, lai tev ir tāds 3x3 basketbols, kur aiziet spēlēt. Ne bruģu bumbas un streetball līmenī. Tu kā basketbolists Raimonds Felmanis būtu gribējis tādus apstākļus kā šeit šobrīd, lai tā nopietnāk pievērst. Domāju, ka jā, ja būtu tādi apstākļi, jā, es noteikti paprovētu. Jo es arī spēlēju to bruģu bumbu vai... Jo basketbols man vasarā vienmēr paticis. Kā tu nonāci līdz tam, ka nesasniedzot 30 gadu vecumu, tad ne tā basketbols gluži vairs? Nē, jāsāk mācīt citiem labāk tā spēle. Tas bija tāds garš posms, var teikt. Ja man 18 gados jautātu, ja es būšu treneris, zinādams, ka mani tētis treneris, es nekad nebiju iedomājies, ka es būšu treneris, un es tā kā, nē, es būšu gan jau tur iešu ekonomiķos, juristos mācīties. Kaut būtībā es joprojām ticu, ka 18 gados ir ļoti grūti zināt, ko tu darīsi vai ko tu gribi darīt. Tad man bija, es vasarās tētim palīdzēju, pats trenējos vasarās tētim palīdzēju nometnēs. Viņš nāca, tad viņš arī tā kā maza haltūra varbūt tās bija, un pats es te varu trenēties, palīdzēt tētim trenēt. Tad man bija Gulbens Bukos 2004. gadā krustniskā saiša operācija. Tā kā man klubu bija līgums, tad man treneris Agris Galnovskis mudināja, lai es esmu pie, man maksāja algu, tad es, lai, atstādi kaut ko daru, tad es trenēju bērnus 89. gadus. Nezinu, Miku Sokolovu, piemēram, kas spēlē LBL1, tagad LBL3, nemaldos Madonā, vēl komanda bez āģiem. Es sekoju līdzi, un tad bija pēc 2 gadiem, man jau bija Gulbens Bukos 2. kājai, krustniskā saite. Es apmēram sapratu, ar ko man uzrunās. Un būtībā tad es jau noķēru to pirmo tādu, adrenisko saikni vai tādu adrenalīnu, kad tu spēlēji basīti, tu pirmais, ko tu skaties tehniskajā protokolā, tu skaties vienu līniju, kur tavs basketbola numurs ir. Ja Jurisons, tad minūtes punktu un trīnīšiem. Un tad ir, un kad tu esi treneris, tad tajā brīdī, kad es sapratu to, ka es skatos, ka tas adrenalīns bišķiņ vairāk, vai ne pat adrenalīns kaut kāda patika tāda, ka tev ir 12 spēlētāji, tas kopējo bildi, kad kāpēc tur ir, Jānis tur, Un man kaut kas, tāds pirmais tāds sauciens bija, ka man patīk, un tad man teica vasarā piedāvāja uz nomi braukt, es jau tā kā atsaucību. Un es noķēru to vilni, ka tu kaut ko dod, kaut ko māci, vai dalies pieredzē un dabūn tradisko saikni, ka bērns ņem, un tas tāds forši ir. Tu saprati, ka dodot gūtais neatņemams. Jā, citāds ļoti labs man patīk. un tad es profesionāli spēlēju, es spēlēju Baronā kopā ar Uvi Helmani. Raimond, mēs varam nelikt chronoloģijai. Mēs varam iet chronoloģiski. Bet es stāstu par tā, kā es pārgāju par treneri, es gribēju izvērst. Un tad Uvis man uzaicināja uz tādu čempionu nometni, viņš rīkoja bērniem. Un tad īstenībā man pēc tajā laikā tie fizioterapeiti nebija tik daudz komandās un nebija tik attīstīts tas recovery, kā saka. Un tad atvesļošanās. Jā, bet atjaunošanās, tas jau ir jau 3 gadi pēc krustanēm, un tad es ar Baronu vinējām, ar Uvi vinējām čempionu titulu, bet viņas aicināja uz to čempionu nometni, un man vienkārši es sapratu to, ka jā, man patīk basīt spēlēt, tad patīk trenēt, un tad es kaut kā sāpīgi pārlecis, es nevarēju to pateikt sev, savam basketbolam, kā viņš sauc, pārlecis, un ļoti ātri es
noķēru to vilni, kad organiski pirmais mēnesis varbūt tā kā man kaut kas trūkst vai kaut kā, zin kā, un tad es vienkārši noķēru to feeling, ka man ļoti patīk, un jā, tas ir. Man jāpagriežās, jo man pieredzējušais kolēģis Ingmārs vienmēr aizrāda, ka es jaucu un pa tēmām. Tā kā ir pieminēta gulbene un buki, tad man bija jāiemācās no galvas CV, un es iemācījos 2 vārdus. Almendralejo. Almendralejo, Spānija. Un albacete. Kas tas? Vai tu zini to sajūtu? Tā ir uzvara, un uzvara sākas ar drosmi. Ienāc BetSafe un sajūti uzvaras garšu. Kaut kādas komandas Spānijā, tur Feldmans mēģināja spēlēt. Ko viņš tur darīja? Mēģināja spēlēt. Tas būtu Almendralejo, tad, kad es pēc vienas sezonas gulbenes bukos, es gribēju tā kā paprovēt kaut ko jaunu. Tajā laikā tas basketbola aģenti tik daudz nebija, bija grūti. Kaut kur tā kā tikt, tad es dabūju kaut kādas kontaktus, neatceros, kā es dabūju kaut kādu spāņu aģentu, kas būtībā tagad man draugs ir, viņš pats puslīdz aģents ir iespēja spēlēt Spānijā. Un būtībā tajā brīdī, tajā gadā Spānijā bija liela nauda. Man uzreiz arī lielāks līgums bija, es biju priecīgs. Almendralejo mēs spēlējām. Tad sezona nebeidzās, bet ātrāk beidzās un tika iespēja spēlēt Albacetā arī. Un tur man veidojas arī daudz draugu spāņu. Tas man patīk. Pēc tam tu atgriezies? Atgriezos, man dēls piedzima dēls. Es tā kā labi sev parādīju, man tur daudz, kā viņi sauc, arī labas atsauksmes no Spānijas bija, un man tā likās tas tā kā normālam basketbolistam, kā es labi nospēlēju, tur interesi par komandām bija, bet es gribēju tur lielāku naudu, tagad vajag, kā es tagad nē. Tad sākās krīze, un Spāņi pirmie nolica nost. Viņi vairāk tā kā nepiedāvāja tādas finanses nosacījumus, un tad man bija tā kā dēls, es sapratu, kad vēl kaut kāds savs princips, un es pat tā tur negribu braukt, un tad es tā kā svārstījos, nezināju, ko darīt. Man ir draugs Dīdzis Bērziņš, kas spēlē Līvānos. Piedāvāja nākt patrenēties, un būtībā es sāku trenēties. Man piedāvāja spēlēt pie viņiem. Tajā laikā Līvāniem bija ļoti liela nauda. Mēs arī smējāmies to, ka tur bija tajā laikā bija ķeizermešs. Tas bija tas krīzes gads. Es arī atceros. ASK, kad nemaksāja naudas, mums bija... Mēs forši spēlējām. Nebija forši vai kā, bet LBL2 spēlējām stabili vienmēr. 3. datums jau ir 2. tev ir, un ķeizītis, un mēs ķeizītis spēlē LBL1, bet tur 8 mēnešu caurums vai kāds. Tad bija Līvāni. Pagāja vēl viens gads. Vinējām čempionu titulu LBL2. Pienāca 2010. gada 28. maijs, neskaties manos papīros. Pienāca 2010. gada 28. maijs, kas tā pa dienu? Šis ir ļoti provokatīvs jautājums. No labi. 78. Tas pats vien ir, ko tu iesāki runāt. Jā, Barons uzvara. Vai tas bija negaidīti, ka Barons 7 spēlēs, 7. spēlē 78, 71 uzvarēja VF un izcīnīja čempionu titulu? Vai tas bija negaidīti? Tajā brīdī mēs kā komanda, mums bija ļoti labi komandas spēlētājiem, komandas ķīmija. Tiešām pateicoties kapteinim? Jā, pateicoties kapteinim. Būtībā Uvim... Kapteinim Feldmanam. Ne. Kapteinis bija īstenībā Edijs Šlesers, man tā liekas. Nebija? Dati ir, ka esot bijis Raimons Felmans. Es biju nākamajā gadā, kad Uvis Helmans bija treneris. 2010, 11. Jā. Okay. Bet tur bija tā ķīmija veidojas pateicoties Uvim Helmanim un Aigaram Vitolam. Mums arī bija amerikāņu spēlētāja Efi Džuku, jāatcerās, un Vējumīs Efi Džuku. Vai Efi Džuku bija labāks par Aleksu Renfro? Noteikti. Skaidrs, vispār nav jautājums. Nav variantu. Protams. Mums ir ļoti labs tāda ķīmija. Bija parasti, cirēs saka, man liekas, tas trāpīja, kad amerikāņiem ļoti labs komunikācija ar vietējiem spēlētājiem. Un tad tiešām bija laba komanda. Budžetu nezinu, nevaru salīdzināt 2 budžetus, tos komandas, kas finālā spēlēja, bet tā bija komanda. Tur pretī arī Renfro, Makalags, Valters, Jahovičs, Bankevičs. Nebija slikti tie pretinieki. Es domāju, ka viņi bija labi.
Gailītis. Gailītis, Jānis Gailītis. Un turklāt, nebija tā, ka Raimondam Feldmanim tur pa 40 minūtēm vidēji, bet vienā mačā 2 trīnīšus ielika, 6. spēlē 9 punktus iemeta un izgāja laukumā arī 7. mačā. Jā, tas ir, man liekas, ka tas bija komandas spēks, tas ir, man liekas, ka jebkurā kolektīvā, tas nav par sportu, kad katrs, piemēram, spēlētājs komandā zina savu lomu, pieņem to lomu, akceptē savu lomu un tad komandas vārdā strādā. Tā kā es spēlēju dažas spēles mazāk minūtes, vairāk minūtes, bija spēles, kad treneris Edgars Teters, mums, ka Valmierā bija mīnus 17, jāspēlē 3-2-1, var kļūdīties, bet tas, lai skanētu labāk, varbūt tās kļūdījos. Bet treneris laiž laukumā, saka, Raimond, dari, ko gribi, un mēs vinējam to spēli. Ja? Tad man bija iedeva iesauku, tu neesi noskaidrojis, neesi sagatavojies. Es sapratu, ka es esmu pārāk daudz sagatavojies. Jā, tāds. Un man bija, es pieņēmu savu lomu, savu spēles stilam, un cik es varēju, es atceros, ka bija spēle pret Ventspili, mēs spēlējām, es biju pēc mikrotraumas vai pēc slimības, mēs spēlējām ar Ventspili overtimes, es vēl neesmu iznācis laukumā. Bija darījis, ka spēlē 10-15 minūtes un lomu. Un iznāca laukumā un overtājumā es palīdzēju komandai uzvarēt. Un tas, man liekas, ir nosēdēt. Vienkārši nesen tieši bija runa ar vienu jaunieti, ka viņš saka, jā, es tur pēdējā ceturdaļā treneris izlaižu 3 reizes kļūdos, bet es jau nosēdēju. Tas ir kā tu sagatavojies spēlē. Vai cik tu esi gatavs palīdzēt, tas ir, cik tu tici, ka tu varēsi palīdzēt un to, kā tu iznāc laukumā. Ja tu iznāc ar attaisnojumu laukumā, tad jau būs grūti nospēlēt. Jo tik, cik es tajā laikā lasīju par basketbolu, man arī tad interesēja basketbols, es reizēm lasīju sporta ziņas. Un tad es atceros, ka es lasīju, ka Baronam bija liels prieks, ka vinēja to VF tajās 7 spēlēs Daugavas sporta namā. Bet to sportarīgs, mēs gribējām izcīnījām čempionu titulu. Dēlu pieminēja. Jau vajadzētu būt 15? Jā. Arī bumbu spēlē, Preslīs, jā. Spēlē bumbu, jā. Preslīs ir Jasmīnas brālis. Jā. Vecākais. Par 14 gadiem vecāks kā Jasmīna. Jā. Un Preslējiem tagad ir 15. Un šodien Jasmīnai dzimšanas diena. Auns, tāpat kā tētis. Aug ģimenei meita Auns un tētis Auns. Jā. Ļoti labs komplekts. Un brālis ir vērsis. Jā. Tad jūs tur varat... Un Ieva. Sieva. Es gan atbildēju, lai paliek. Tā ir tehniska detaļa. Vērsis, Auns, un ar ko? Ļoti laba kāds īpašība no horoskopa, lai varētu savaldīt. Tos par atgainos. Kas ir Ieva? Mājas darbs. Raimond, tu esi jāatbild uz jautājumu, ja tu piekrīt nākamajam jautājumam. Labi, tu neatbildēji spēlēji, labi spēlēji un slikti spēlēji. Kurš? Dēls. Man patīk, ka viņš spēlē, izbauda spēli. Man liekas, tas ir svarīgākais, kad... Jā, tu darīji, tu neesi tas, kas... Es viņu... Te ir reku šito kustību. Stop, es mācījos no savu tēvu pedagoga. Būtībā, kā viņš man... No pozitīvā vai no negatīvā? Pozitīvā viedokļa, kad es biju jaunietis, kas gribēju trenēties, ka viņš varbūt mani nevilka, bet otrādi tieši teica, atpūties. Un tad vienkārši man tas izsalkums bija, un es trenējos. Un dēlam, jā, es arī, visu laiku es ar basketbolu, bet tagad nekad neesmu viņu tā kā pušojis, ja, tā kā, vai bīdījis uz basketbolu. Sākumā viņš pat trenējās futbolā, un tad man visi jautāja, kāpēc viņš trenējās futbolā, tu taču basketbola treneris. Es saku, pēc loģistikas vieglāk ir. Tas jaunībā, tas, man liekas, ka jauniešu sportā. Nē, tagad basketbolā viņš trenējās, viņam interesē, tagad parādās, un protams, ja viņš man prasa, es palīdzu, bet... Mēs arī tā, ka U16 izlasējām būs tultās. Lai viņam ir savi mērķi, es esmu gatavs palīdzēt, bet es gribu, lai man patīk, kad viņš spēlē, un es skatos, kā viņš spēlē, es izbaudu. Man nav svarīgi, vai 2 punkti iemet. Man patīk, ka viņš aizsardzībā spēlē un kaut kādas tādas lietas, kas skatos no pozitīvās prizmas. Klā, bet ar visu to, ko tu dari, ar visu 3x3 ar Prometēju, ar visādām individuāliem, ar zeļiem, ar visu, kas tik nenotiek riņķī apkārt, pa kuru laiku tu vispār, tu mājās iegriezies vai kā? Iegriežos.
Nē, bet Uz 10 minūtēm kafiju iedzert. Pat ja 40 minūtes ir jāstāv sastrēgumā, tu aizbrauc uz mājām, kaut uz 10, 15, 20 minūtēm, tā skaitā, lai iedzertu kafiju. Un atgūt enerģiju. Jā, pilnībā tas esmu gatavs. Ja par mājas darbiem. Un man liekas, ka ļoti daudz palīdz tas plānotājs. Man liekas, ka plānotājs tev disciplinē, tu saliec visu. Man ļoti patīk. Tas ļoti labs instruments. Plānotāji nerakstīs, cikos naktī ir jāceļās, jāsmīnē mainīt pamperu vai bišķiņ iemidzināt. Es esmu agrais putns. Agrais putns man agrāk no rīta piecelties vieglāk. 5:15, jo pirmais treniņš 7. Ir agrāk arī bijuši kādreiz. Bet tā vidēji. Jā, es vienkārši agrais putns. Es varu labāk, ātrāk aizēju gulēt, vai laicīgs pēc savu bioloģiskā pulkstena aizēju gulēt. Ja nesanāk, ir spēle vēl, protams, bet es varu pamosties tāpatās. Vai tu zini to sajūtu? Tā ir uzvara. Un uzvara sākas ar drosmi. Ienāc BetSafe un sajūti uzvaras garšu. To kafiju, ko Jānis pieminēja, tā jau arī, saprot, ir mazliet īpašāks stāsts, vai ne? Kādas ir tavas romantiskās attiecības ar kafiju? Man hobijs ir kafija. Man būtībā, jā, ir tāda kafija vai savs tāds... Cilvēks klausās un saprot, ka tas ir hobijs kafija, tātad tu patīk izdzert kafiju? Nē, man ir savu kafiju. Man ir savu kafija, ko es pats daru savu kafiju, tuvākiem cilvēkiem iedod iespēju vai dāvanāt, citreiz ir uzdāvināt un labas atsauksmes un ir kaut kur... Tu uz balkona, kas notiek? Pagaidām nē. Vienkārši grauzdēļ. Ģimenē visiem garšo kafiju? Dēls nedzer, meita nedzer, sievai ļoti garšo. Ļoti labi, jo par sievu mēs tomēr esam noskaidrojuši, ka 12. februāra ūdensvīri ļoti lieliski māk tikt galā ar diviem auniem un vienu vērsi. Jo varbūt citi ūdensvīri ne, bet tie ūdensvīri, kas zimuši 12. februārī, tie lieliski tiek galā ar diviem auniem un vērsi. Jā. Un dzer kafiju. Okay, plānotājā bija ierakstīts arī grāmatas uzrakstīšana, vai kā tur bija? To arī es paspēju izdarīt. Jā, man palīdzēja draugs vai partners, kā viņu sauc, ka bez viņas noteikti nevarētu, bet jā, mēs kopā, es apmēram runāju, viņš pierakstīja, salika, bez viņa palīdzības. Tas nenotiktu. Kāpēc? Kāda bija tā doma, kam tu viņu mērķēji un ko tu gribēji labu šai pasaulē panākt ar šo? Nē, būtībā es dalījos savā pieredzē. Cirreiz, kad kādu spēlētāju parunāju, viņiem saka, ļoti noderti. Es vienkārši gribēju dalīties to, kāds mana pieredze, mans viedoklis. Un būtībā mēs parasti basketbolā runājam par tās grāmatas, ir par tiem drilliem, vingrinājumiem, par kaut ko, kā trenēties un tā tālāk. Mēs aizmirstam to mentālo pusi. Un man liekas, tā mentālā puse ļoti, ļoti svarīga ir. Un tad būtībā tajā grāmatā tāds apkopojums ir sportista diary dienas grāmata ar 12 stāstiem. Un kur tu vari izlikt mērķus motivējušiem stāstiem. Un tas tāds, man liekas, tā grāmata vispār tendēt uz jauniešiem. Viņa ir rakstīta angļu valodā, ir ar mērķi arī daudz jauniešu, kas grib braukt uz Ameriku, lai viņi var pilnveidoties. Varbūt, protams, arī starptautiskāk par to grāmatu kaut kur tirgot. Un daudzi profesionāli basketbolisti ir izlasījuši, kas jau ir profesionāli basketbolisti, saka, kāpēc man tā grāmata nebija 16, 17 gados, kad tas, kāda knifiņa noderētu. Vai tu paseko līdzi Nacionālās basketbola asociācijas spēlēm? Jā, sekoju, bet mūsdienās atceros, kad 20 gadu atpakaļ, kad bija avīzes sports. Manā jaunībā, kad bija avīzes sports. Es zināju tikai, ka ir sporta avīzes. Nē, vēl pirms tam sports vai bija tukšī? Man sākās interesi kopš sporta avīzes. Jā, tad vēl pirms tam. Tur bija ļoti kvalitatīvi žurnālisti. Un tad es atceros, ka tur pa basketbolu lapas pusi, un tad tu lasi, kas tur notiek. Eirolīga, tad, laikam, es nezinu, kā saucās, tur Eiropas Korača kaus tur, un tad tur notiek, ka tur tad NHL tu pat lasīji, visu zināji. Bet tagad mūsdienās tik informācija tik daudz apkopota. Ka tu NBA vairs īsti neseko? Nē, es sekoju, bet tas darba aprakstā ir daudz darāmā, kad tu fokusējies pamatdarbā. Man arī, jā. Stāsts par to, ka pirms gadiem
no 7 Latvijas mēdī ziņoja, ka Es pirmais nezinu latviešu to treneris status, bet ir tur bija devies. Teksasā. Luizijā, jā, es tev... New Orleans. Jā, jo tā informācija tik daudz, ka es... Tātad New Orleans Pelikans divas vasaras līgas 17. 18. gads. Kas šobrīd tu redzi? Mēs tagad skatāmies tabulā. New Orleans Pelikans faktiski karstākā gandrīz vai NBA komanda šobrīd. Viena no vismaz. Viena no karstākām, jā. Viena no. Tava darba augļi sāk ienākties, vai kas tur notiek? Būšu godīgs, nē. Ir kāds no tiem spēlētājiem vēl kaut kur tādā profesionālā basketbola apritē, ar ko tu tur cīnījies? Būtībā, man liekas, ka es tagad... Zajons Viljamsons vēl nebija. Un pat Dairis Bertāns vēl nespēlēja. Dairis Bertāns nebija, bet man prasīja pirms parakstīt līgumu par Dairi. Es uzticīju personu un jautāju jautājumus, vai tā ir taisnība. Saka, jā, nākamās pēc 3 stundām es uzzināju, vai vēlāk bišķiņu uzzināju, ka paraksti līgumu. Bet Eiropā spēlē daži... Es tā ļoti īpaši baigi nesakoju, godīgs pateikšu, bet kaut kā tie kontakti ar treneriem palikuši, un tā, viņi arī viens Portlandā strādā, viens koledžas basketbolā strādā, bet man liekas, vairāk tas tā kā komunikācija, tas svarīgākā lieta. Ko tev deva tās 2 vasaras? Pieredzi, kā mēs zinām, ka pieredzi nevar nopirkt kaut kādu bigger vision, lielāku redzējumu, pārliecību, ka tu ir lietas, ko tu, nezinu, trenē un novērtē NBA spēlētājs, tā kā kaut kāda individuālai tehnikai, vai viņiem vai viss novērtē, vai patīk, vai pēc treniņa, ka tev treniņš beidzās. Coach, saka, let's go, pastrādājam uz finishingiem, piemēram. Ja? Tas, man liekas, tāds man kompliments bija. Vai Jalen Jones bija spēlētājs, kas spēlēja tajā vasaras līgā, un es viņu tas tāds labs stāstniņš priekš jums. Baigi neesmu stāstījis īstenībā, varbūt nevajag. Mēs esam pirmizrādi. Un es viņu pastrādāju uz tiem caurgājieniem, tur Eurostep, tur visādi veidi finishing. Un tagad ir pēdējā spēle no New Orleanā. Mēs tā kā skrimiņš spēle, savā starpā spēle, un rītā no rīta mēs spēlējam vienkārši 5-5, ja sadalās 2 komandās. Un spēlējam, un uz vasaras līgu ir viens galvenais treneris, kas nav īstais galvenais treneris, kas ir galvenais treneris, vienkārši skatās novēro un pienāk tā kā pats kā mentors pamāca visu, bet tikai noskatās. Un tad es to Jalen Jones 2 treniņus, pēc treniņiem 2 treniņus patrenēju, un tagad tas skrimiņš spēle notiek, un es esmu pie vienas komandas, tā kā viens no treneriem ir, un tas Jalen Jones uztais Eurostep, un tad tas treneris galvenais nāk, kā viņš sauc, man pat ir viss treniņš filmē. Ja vajag, es varu pierādīt, jā, viņš atnāk tur, kā viņš tur zina, bet labi, tas ir amerikāņu stilā, tas viss to. Bet man tāds, tā kā, jā, forši man liekas, ka ļoti laba pieredze, tā kā, super. Ukrainā tev arī bija laba pieredze, tu latviešu treneris Ainārs Bagatskis. Jā, Ainārs Bagatskim asistēja Ukrainas izlasē. Uzaicināja. Bagatskis, kas tas Ukraiņu kontakts? Jā, treneri Ainārs Bagatskis, viņš man uzaicināja vasarā, viņš nezināja, kas viņam būs asistenti, jo tur bija arī grūtības ar izbraukšanu, izlasēja, un viņš man uzaicināja, es reiz piekritu, jā, Prometējs tā paņēma, tāpēc, ka tu biji Ukrainas izlasē, vai tāpēc, ka tev ir kaut kādas tādas īpašības, kur viņam tieši vajadzēja? Prometējs meklēja treneri. Es zinu, kad kaut kāds apjautājās, tad man, es nezinu, kā tas nonāca, tas ir noteikti Raivs Ušacks palīdzēja. Viņš pirmais sāk runāt līdz tas jau bija laiks, ka bija vairāk aģenti, jo tas nebija tā kā... Jā, tad jau tagad laiks bija, un tad uzrunāja, tad man bija, tad bija sporta direktors, tāds Broņislavs no Polijas, tad viņš pirmais man zvanīja, taisīja 3 intervijas ar viņu bija, tur viņš laikam parunā manīm, tad galveno treneru, tad viņš tur jautā jautājumu, tad nezinu, piemēram, kā tu individuāli māki strādāt, es saku, jā, kā tu labi strādā, es saku, nē, es saku, kā es tev atbildēšu, tad es saku, pajautā spēlētājiem, vai, un viņš saka, nē, viss kārtībā, es jau pajautāju, tā. Un tad bija galveno treneri pēdējā darba intervija, Ko tu tieši dari tagad Prometēji treniņos? Eurosteps? Nē, būtībā man darba apraksts auga
diezgan stipri, pa dienām, pa stundām, jo sākumā ir paredzēts, ka es tā kā palieku ar komandu, pie komandas esmu treniņos, varbūt pa Latviju ceļoju, bet, kad ir Eiropa kausa, tad es palieku mājās un strādāju ar spēlētājiem, kas ir palikuši. Bet lēnā garā ar treniņu procesiem tas darba apraksts auga. Beigās es tā kā braucu visiem Eiropa kausa spēlēm. Vairāk es tā kā treneru kolektīvā to postgame taisu, video analīzi pēc spēles mūsu, tad, nu, tā kā kārtīgs treneru kolektīvā vai gatavojamies nākamam pretiniekam. Bet nepazud tas individuālais darbs, tad sanāk bieži vien, ka es esmu pirmais zālē, tā kā treniņš mums, piemēram, ir 10, parasti sākās 9:20, kamēr Latvijas universitāte tur jau beidz trenēties, tad es esmu kaut kādu darbiņu padara ar puišiem, jau tur piesakās, mums tagad čata grupiņu uztaisīta, kas piesakās, un tad beidzās treniņš, tad, ja ir webs nenāk vai vakarā, kad treniņš ir, tad atkal tur 2-3. Vai tu zini to sajūtu? Tā ir uzvara, un uzvara sākas ar drosmi. Ienāc BetSafe un sajūti uzvaras garšu. Cilvēks orķestrs. Tas pēdējais Eiropa kausa mačs tik veiksmīgs nesanāca. Sāpīgi. Samainam tēmu. Sāpīgi. Jā, nākamais jautājums. Igaunijas Latvijas līga 4 zaudējumi. Nepiedien kaut kā šī tāda mēroga kluba. Nākamais jautājums. Jā, nu tas ir daudz. Ja mēs atceramies sezonas sākumā, mums bija nedaudz plašāks sastāvs, un tagad mums ir mazāks sastāvs, vairāk blakus apstākļu dēļ. Un būtībā daudz mikrotraumas sezonas beigām sanākuši, ka tas kaut kāda domājuma. Nākamais jautājums. Kašķis sanāca. Vai šitā dēļ sanāca kašķis jums ar braucienu uz Tartu? Jā. Mums bija 2 spēles paredzētas. Sestdienā, svētdienā mums bija Igaunijā paredzētas spēles. Pēc Eiropa kausa spēles mums bija paredzēts, mums bija sarunāts ar Pērnavu. Ja es nemaldos, Pērnavu, jā, bija sarunāts, ka ja mēs vinējam Ariz, tad mēs svētdienas spēli atceļam. Bet pēc spēles, tā kā, nu, dakteri, ārsti vai kolektīvs un treneru kolektīvs saprata to, ka sestdienas spēle mums iznāk ļoti arī grūti ir, jo jālido uz Buržu bija svētdien pat 1:02, tā kā mēs jau izlidojām, tā kā izbraucām no Olimpiskā sporta centra pēc treniņa uz Buržu, jo nav tik viegli aizlidot. Līdz Ženēvai, bez tam ar autobusu braucām, un tad es sapratu, ka tas ir ļoti daudz traumēti bija mums. Būtībā tajā pēdējā treniņā mēs piedalījāmies 7,5 spēlētāji. Un tad viens variants bija, ka vienkārši pārcelt. Es tā kā līdz galam es nekomunicēju, es vienkārši biju, cik tajā vidē zinu, ka mēs mēģinājām pārcelt to spēles, piedāvājām datumus vai piedāvāt atbraukt, kompensēt visu to no finansiālā viedokļa, bet es sapratu, ka beigās tā kā nesalikās viss, un tad izlasīja nolikumu un pateica, ka paņēma to vienu to zaudējumu diskābels, ka var būt, bet mēs centāmies atrisināt risinājumu, bet tu jau pats redzi, diezgan asas reakcijas bija, nevar teikt, ka nepamatot no citu Latvijas klubu vadītājiem par zināmā mērā necieņas izrādīšanu līgai un košanu rokā, kas te ir barojusi. Es varu pateikt, ka mēs kā treneru kolektīvs bijām jau gatavi startu spēli, tā kā pretiniekiem bija sagatavots gan video, gan tas, gan nomināla taktika, vai varbūt tas nospēlēt ar 7 spēlētājiem zonu, tā kā saglabāt spēlētājus, varbūt tās. Bet, jā, tas ir pagātne. Mums jāskatās nākotnē. Ko mēs par to pagātni? Tieši tā. Mēs varam skatīties nākotnē. Jā, skaties nākotnē vai Raimondā vai vienlaikus. Nākotnē karsta vasara būs Parīzē šajā 24. gadā. Jā. Karsta vasara būs arī Losandželosā 28. gadā. Vai pa vidu nesanāk uz varbūt kādu vasaru aizšaut atkal uz to Luiziānu štatu, varbūt tu tā NBA kādu vasaras līgu, nav tāds mērķīts? Būtu forši, bet man liekas, ka es solījis esmu ģimenei kādu vienu vasaru, drīzāk otrā velti ģimenei. Tas man prioritāte pagaidām. Jau nopietnāk, vai ir vispār, jā, sapratu un ļoti labi. Paldies. Lai redz tev biežāk gan Jasmīna, gan Preslīs. Lai gan Jasmīna, gan Preslīs, gan Ieva, bet NBA vasaras līga ir vasaras līga. Labi, ne līdz 28. kā tev ir teikuši, tas
bez ironijas ļoti jauns treneris vēl. Vai ir vēl tāda mērķis, cerība, interese aizbraukt uz NBA vasaras līgu? Kā trenerim un ambīcijas noteikti ir. Un galvenais nelikt pa priekšu ambīcijām, tā kā vēl tur. Ļoti labs piedāvājums. No 5-5 komandas. Ja ir labs piedāvājums, vai tu esi gatavs apsvērt? Protams. Kā galvenais arī? Es biju domājis, ka galvenais. Jā. Gribās? Vai patīk? Kāds tu esi pats pēc tipāšs tev labāk patīk? Man patīk, izcilam asistentam? Patīk būt galvenam trenerim. Tas man patīk. Tas tāpēc, ka ir tāds daudz gudrs grāmatas arī, kas var pats notestēt sevi. Carnegie arī, jā. Ar to tev esot sākusies jaunas treneru karjeru. Jā. Un es arī māku būt asistents. Es zinu, pielāgoties, darīt to savu darbu, lai palīdzētu komandai. Tā kā man liekas, ka man pieredzē ir bijuši dažādi darba apraksti, un es zinu, kas ir jādara. Un man tā liekas, ka es gan kā asistents gribu patīk strādāt, un galvenajam trenerim arī es. Visi vārti vaļā, visas jūras līdz ceļiem. Gal galā vēl tikai 42 vecītes jāpūš ir. Vēl nav. Jāpūš, būs. Pēc brīža. Es tev jau karinat uz priekšu. Mēs tev stumjām uz Parīzi, lēnā garāk. Kā var savādi. Lai izdodās izbaudīt karsto Parīzes vasaru. Paldies. Tu pat tālu uz nākotnes skaties, lai izdodās izbaudīt lieldienas šajā nedēļā. Augstās lieldienas. Vajag dzīvot tagad, ne? Jā. Tā ir tagad. Kāpēc daudziem ir stress vai nervozi, piemēram? Tas, ka pārāk daudz dzīvo pagātnē, slikts kaut kāds ņem. Piemēram, ka skolēns klases priekšā, bet to var salikt jebkurā vidē, piemēram, klases priekšā uztraucās, kad viņi sauc pie tāfels. Tāpēc, ka pirmā lieta, viņš atcerās kaut kādu sliktu atmiņu. Parasti cilvēki iet kaut ko no pagātnes ņem ārā, man to nesanāca tur parunāt, iznāca skolu ielikt sliktu atzīmi. Un otra lieta, kad skatās nākotnē, kad pārāk satraucās, ka ja man dabūšu divnieku, kā man būs un tā tālāk. Un tas ir viens no tiem aspektiem, kāpēc cilvēkam jādzīvo tagadnē šajā brīdī, ja tu sāc pa daudz to svārstīt. Arī basketbola spēlētājiem tā ir. Feldmani? Jā. Es laikam esmu citas tās grāmatas lasījis. Jā. Jo dažā labā tajā manā grāmatā ir bijis. Ka tas mērķis man ir nākotnē, lai es saprastu, kā nonākt līdz tām nākotnes mērķim, un lai es zinātu pareizi, ko man darīt šobrīd, man ir jāizskatās tajā nākotnē. Nē, es runāju par to savādāku situāciju, par to, ka atrast mērķi, vizualizēt viņu. Ticēt mērķim, tas bija savādāk tēma. Es tikai par to karsto Parīzes vasaru. Es break. Es sapratu, mēs nestamies pārāk tālu, mēs pat uz lieldienām vairs neskatos šobrīd. Cita tēma šodien. Jā, vienkārši es palikšu pie visu tuvāk. Karstu vasaru Parīzē. Es novēlu nosvinēt Jasmīnas dzimšanas dienu šovakar forši, un tas ir primārais mērķis. Tad tālāk skatīsimies jau uz lieldienām, skatīsimies uz lidmašīnām, skatīsimies uz Parīzēm, uz Luizānām, vispārējo. Šodien ģimenē, dzimšanas diena. Vēl treniņš. Cik tad vēl man ir jāatkāpjas? Paldies, man bija ļoti patīkama saruna. Apusēji. Raimonds, forši kā atbrauc? Jā, bija interesanti. Jā, paldies. Mums tad bija interesanti. Tu jau atnāc uz mums paskatīt. Es ceru, ka jums arī bija interesanti. Es ceru, ka jums drīkst novēlēt lieldienas, novēlēt visiem. Karstu vasaru Parīzē. Lai foršas lieldienas. Jā, nākamnedēļ būs mums atkal kāds cits tepat blakus, bet būs, godu vārds. Mēs turpinām pēc nedēļas, visi tiekamies. Vai tu zini to sajūtu? Tā ir uzvara, un uzvara sākas ar drosmi. Ienāc BetSafe un sajūti uzvaras garšu.